Labi, mēs ieskriesim vienkārši jau pie čuktas runā. Mēs esam vienīgie ārā. Es tā kā nevienu cilvēku vēl pagaidām neredzu. Pulkstens ir 5 un 11 minūtes. Sāksim skriet. Skrienam. Dabal. Un viņa jau piekus, es gan ne. Tad mēs laikam iesim uz stadionu. Pūt. Klās. Pūt. Pūts ir tikai vakarā. Rīti jau puši. Un ja kāds es tā esmu visu nakti gulējusi, man nemaz miegs nenāk. Es vakar mājās aizgāju 12. vakarā. Uz mājām atnācu un joprojām neesmu gulējis. Vēl labāk. Nemaz nevar redzēt to, ka es neesmu gulējis. Izstāst, ka es vienkārši esmu izgulējusies un nav problēma. Labi, paskriesim. Tagad mēs labāk apskriesim vienu lielu apli un tad atgriezīsimies pie jums. Mēs apskrējām to lielu apli. Un man sāk palikt bail, jo reāli tur kaut kāda, kaut kas visu laiku rūtas tā, Kaut kā pūce. Pūce, nē, kaut kas slikts. Kurš? Un tie taču jau ir putni. Žagati. Laikam. Kaut kur neklājas. Un tātad es aizmirsu jums pateikt to, ka 17. jūlijā būs meetups. Jā, un tajā meetupā būs konkurss. Un konkursu uzvarētājs būs tas, kas uzrakstīs
man, nu, tā kā jums būs balta lapa. Jums jābūt baltai lapai mājās. Un jums ir jāuzraksta visu, ko jūs par mani domājat. Kāda es esmu. Un tad es vienkārši, kam būs vislabākais, tā kā, kam būs labāk uzrakstīts. Un visvairāk, tā kā, nu, nevis visvairāk vai vismazāk, kam būs tā izteiktāk, tā kā vairāk par mani. Un tāpēc var arī būt divas lapas, vai var arī būt tā klade vienkārši. Un es vienkārši paskatīšos šīs tā lapas, un tad jums... kā es nobies. Nē, tur kaķis skraida. Vienkārši, kad jūs tās baltās lapas atnesīsiet, kur jūs esat sarakstījuši par mani visu kaut ko, tad būs šādi to, kā būs tam, kuram būs vairāk uzrakstīts par mani. Nu, vislabāk. Tas dabūs balvas. Jā, tas būs tā kā mini konkursiņš. Un, jā. Un balvā būs arī, es zinu, ka būs piemiņa no maniem un Aleksa. Mēs būsim 2 cilvēki. Varbūt pat 3, varbūt es māsu ņemšu līdzi uz meetup. Jā, šo te pašu mazāku māsu. Un tad jūs vienkārši varēsiet atnākt. Meetups tātad notiks Kandavā uz depo. Nē, tas nē. Tas jau bija sen. Uz depo ne, bet uz Kandavā Ozolā iestrādē. Un tur jums būs jāgaida uz tās pie tās kā skatus, kas tur tāds ir. Jums būs jāsēž uz tiem soliņiem. Jāgaida mūs, un tad tas notiks, vai arī mēs gaidīsim jūs. Un tas notiks 17. jūlijā, 3:00. Un tātad jums ir arī jāpaņem nauda līdzi. Nu, var arī neņemt, bet labāk ņemt, jo mēs iesim kādā